13 tavam sunim bīstamas vielas, lietas un produkti. Žurku, skudru un gliemežu indes. Tas vien, ka indē pievienotas rūgtuma vielas, nenozīmē, ka tavs dzīvnieks neiekāros izlikto ēsmu. Ja tev mājās ir suns, izvēlies dabiskus insektu apkarošanas līdzekļus. Tosols. Tas ir salds un suņiem garšo, tāpēc neļaujiet savam sunim dzert no peļķēm, kā arī neatstājiet savu suni garažā bez uzraudzības. Medikamenti. Gan veterinārajiem, gan cilvēkiem domātiem medikamentiem ir jāatrodās sunim absolūti nesasniedzamā vietā. Ir medikamenti, tā skaitā antibiotikas, kuras suņiem ļoti garšo. Baterijas. Te absolūts kārtības menedžments mājās. Pieskatam visas pultis, pieskatam gaismas virtenītes. Īpaši, ja jums mājās ir kucēns, viņš nešķiros. Kā arī lūdzu atcerieties, ka bērniem paredzētās rotaļlietas nav domātas suņiem. Mantas ar pīkstuļiem vidū. Esiet ļoti uzmanīgi. Kucēns sagraužot mantiņu var norīt tās saturu. Dzijas kamoliņi, diegi ar adatiņām, bez adatiņām. Glabā tos uz augstākajiem plauktiem, it īpaši, ja tev mājās ir kucēns. Sunim indīgie un toksiskie gan istabas, gan āra augi. Augu sarakstu lasi zemā komentārā. Zemes kvalitātes suņu rotaļlietas. Labāk izvēlies vienu kvalitatīvu nekā 5 nekvalitatīvas un nedrošas suņu rotaļlietas. Sadzīves ķīmija un veļas pulveru spilventiņi. Kad tavās mājās ienāk kucēns, iespējams tev ir jāveic pamatīga vānas istabas revīzija un pārkārtošana. Atkritumu konteineri. Gan tie, kas pieejami vanas istabās, gan virtuvēs, gan varbūt citās telpās vai ārpus tām. Un esi uzmanīgs arī ar komposta kaudzēm. Iesaku norobežot tās, jo ne visu komposta kaudzes saturu sapratīs tavs suņa vēderiņš. Esi ļoti uzmanīgs ar čiekuriem, zīlēm, kastaņiem. Šie dabiskā materiāla svešķermeņi tava suņa vēderiņā piebriedīs. Īpaši uzmanīgs esi ar čiekuriem. Un nemētā tos kā bumbiņu, kuriem sunīts skries pakaļ. Lauksaimniecības un dārza ķīmija. Īpaši bīstami ir augu aizsardzības līdzekļi. Tāpēc izvēlies dabiskus līdzekļus. Un, protams, toksiska vai kaitīga pārtika sunim. Sarakstu skaties zemāk komentārā. Lai izvairītos no iepriekš minētā, uzraugi savu suni. Apsako savu mājokli, savu saimniecību un izvēlies vielām un lietām drošu glabāšanu. Un, protams, ja tev ir suns, tu vienmēr skaiti vismaz 5 soļus uz priekšu. Lai tavam sunim droša un veselīga dzīvošana. Mani sauc Liena Zariņa un paldies, ka seko inteliģentsuns.lv.